parādīšu, kā Bavas e-vidē tātad tiek izskaidroti, piemēram, vienādas nozīmes krustojumi, kas kursantiem bieži vien rada problēmas gan braukšanas nodarbībās, gan testos. Kā mēs redzam, mums šeit ir uzņemts attēls ar dronu, un tātad pamazām tiek zīmēts un skaidrots, kā tad mums rīkoties pie konkrētā manevra. Tātad, ja mēs brauktu krustojumā taisni, vai, piemēram, nogrieztos pa kreisi, un beigās arī pēc šiem, tātad, kā mēs redzam, ir izrunātas situācijas stāvvietās. Pa stāvvietām jums arī nāksies braukt, jo būs jāizpild tātad speciālajā manevri stāvvietās. Un šeit jau mēs redzam, ir forši tātad uzfilmēta situācija, kādā veidā tad šīs automašīnas pareizi izbrauc un pareizā secībā šķērso šo vienādas nozīmes krustojumu, un paralēli tātad tiek stāstīts par to, kā tad katrs no šiem vadītājiem var rīkoties.